Salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm tieši Latvijā vilcienu iedzīvotāji ikdienā izmanto visaktīvāk. Kā liecina pasažieru aptaujas dati, visbiežāk vilcienā iedzīvotāji lieto internetu, skatās pa logu, klausās mūziku, lasa vai atpūšās. Ērti braukt ar vilcienu? Ļoti. Jo vilcienā, ja tu brauc 40 minūtes, tu vari visus e-pastus apskatīt. Tāpēc, ka nav pirmkārt savs transports, un otrkārt, tāpēc, ka ir arī darbs tu pie stacijas. Vai nedara neko, vai skatos telefonu. Cik tu reizes nedēļā tu izmanto un cik sanāk braukt bieži? 4, 5. Kad būs jaunie kursēs, tad varbūt izmēģināsim. Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 244 miljonu eiro apjomā tiek īstenoti projekti, lai iedzīvotājiem pārvietošanās ar vilcienu Latvijā būtu ērtāka. Satiksmes ministrijas prioritāte un kopējā Latvijas arī transporta nozares prioritāte ir, lai panāktu lielāku pasažieru skaitu dzelzceļā tieši, kas izmanto vilcienu savām ikdienas pārvietošanās vajadzībām. Lai to panāktu, ir ļoti svarīgi uzlabot infrastruktūru stacijās un dzelzceļā, uzlabot ritošo sastāvu, jaunākus, modernākus, ērtākus vilcienus, kā arī uzlabot kustības sarakstu. 2023. gadā Latvijā kursēt sāks jaunie elektrovilcieni, kā arī izbūvēts paaugstinātās platformas dzelzceļa stācijās. Pasažieru ērtībām uz peroniem tiks uzstādītas nojames, informatīvās zīmes un norādes. Uzstādīta velostatīva, drošības barjeras un atsevišķās stacijās pirms gājēju pārējām izvietotas skaņas un gaismas luksafori pasažieru drošībai. Igaunijā šī jauno vilcienu un infrastruktūras uzlabojumu nodošana pasažieru rīcībā notika jau pirms vairākiem gadiem, un tur bija novērojams stabils 30% pasažieru skaita pieaugums. Un, ņemot vērā, ka Latvijā ir daudz populārāk pasažieriem pārvietoties vilcienu, nekā tas ir Igaunijā un Lietuvā, un ņemot vērā, ka Latvijā ļoti īsā laikā tiks nomainīta faktiski visa elektrovilcienu flote un nāks klāt šie Eiropas Savienības finansētie uzlabojumi infrastruktūrā, tad mēs rēķinamies ar vismaz 30 un iespējams pat līdz 50% pasažieru skaita pieaugumu.